Tagad mēs varētu aiziet uz Zelta kalnu. Kāpēc tas ir Zelta kalns? Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē zelta, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz vērtīgu augu. Ziemcietis vien ir pār pa 500 vienībām, tulpes ir 1000. Rudenī mēs uzlikām šķeldu, kura ir iegūta no augšņa. Sākotnēji viņam bija tāds oranžs, zeltains tonis. Uzliekam, un tas kalns vienkārši staro arī bez ziediem. Vēl tulpes nav, bet viņš jau zied. Ja? Tāda sajūta, ka viņš jau zied. Un tā mēs viņu iesaucām par Zelta kalnu. Mums ir Vincents van Gogs. Tad šī tumšā mums skaistule. Queen of Night, White, Triumfators. Tad mums ir pildītā baltā tulpīte Crystal Water. Tad mums ir Black Parrot tulpīte. Šīs ir jau dienvidu pusītē un praktiski visas ir atvērušās, bet turpretī aizejot uz ziemeļu austrumu pusi, tad tur tikai pirmās tulpes sāk vērties vaļā. Exotic Imperial ir pirmā tulpīte, kas mums vēra savus ziedlapiņus vaļā. Un šeit ir ziemeļa austrumu puse un zied pirmās tulpes. Visas Bordeaux, visas Queen of Night un Black Hero un Black Parrot, tās vēl pēc nedēļas tikai vērsies vaļā. Viss atkarīgs no laika apstākļiem. Cik es saprotu, kad šodien rīt ir saulīte, un parīt aizparīt ir lietus un vēsāks, un tad jau mums paildzinās viss skaistums. Vēlāk mums ālī un bumbas vērsies vaļā balti un Bordeaux toņos. Te ir tādi sīpolpuķis, kurām ir tādi lieli, smuki bumbuļi, un tie ir dekoratīvi visu vasaru. Vēl, ko mēs varam pieminēt? Manas mīlules, es esmu sajūsmā, vienkārši sajūsmā par fritilārijām, kas vienlaicīgi ar pirmajām tulpēm arī zied fritilārijas. Arī visos vēsturiskos piļu un muižu dārzos senos laikos arī ziedēja fritilārijas. Tagad ziedēja tās klasiskās oranžās fritilārijas. Šis jau ir jau mūsdienīga selekcija, bet es nekur citur viņas neesmu redzējis. Pateicoties mūsu Antrai, kas palīdzēja man viņas sagādāt. Es viņas noskatīju un tad palūdzu, vai nevar tādu mantu no Holandas dabūt. Un tā mums zied arī fritilārijas, arī tumšās, skaistās, ar skaistiem zvaniņiem. Šeit mēs 2 gadus atpakaļ stādījām tulpes. Mēs ļoti uztraucāmies par ūdens žurkām un pelēm, kurām ļoti garšo tulpes sīpoli. Un tāpēc mēs viņus stādījām speciālos groziņos. Viss bija ļoti skaisti, bet viņš tomēr neradīja tādu dabīgi augušu kompozīciju. Viņi tomēr tādās čupiņās, tādās mazās grupiņās aug. Mēs izlēmām, ka mēs rokam šajā sezonā viņas ārā, stādīsim no jauna un tieši tāpat kā visapkārt muižai. Šī mums vienkārši bija pirmā doba, ko mēs veidojām. Vērts ir pieminēt Intu un viņa komandu, kas vispirms praktiski gan iz metra dziļumā izraka bedri, milzīgu to dobas vietu, piebēra ar melnzemi. Tad jau mēs sākām stādīt pirmos stādījumus. Protams, mums te ir arī dažādi tie augi, kas prasa skābu vai mazāk skābu augsni, bet kaut kā veiksmīgi ir viss sadzīvojis tajās vietās, kur ir hortenzijas. Tur mēs skābāk ieliekam to augsnīt, jo pietiekoši liela, lai varētu izvērsties arī dažādu augšņu mīloši augi. Tagad mēs varētu aiziet uz Zelta kalnu. Kāpēc tas ir Zelta kalns?
Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē zelta, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz vērtīgu augu. Ziemcietis vien ir pār pa 500 vienībām, bet tulpes ir 1000. Protams, tas prasa milzīgu darbu. Vienam cilvēkam tas nav paveicams. Tāpēc mūsu komandā ir Lāsma, pievienojās arī Zane, tad arī Iveta. Un tā mēs 4 stādījām tulpes un arī visas pārējās ziemcietis. Darbs nebija viegls. Lai iestādītu tulpi, viņi ir pietiekoši dziļi jāiestāda un tur var traucēt akmentiņu, ko. Visas tās pašas tulpītes, kas ir pie mūžas, šeit atkārtojās, tas pats stāsts, tās pašas šķirnes, tonalitātes, pildītas, nepildītas, zaļi, baltas, krēmīgas un bordo. Gan Vincents van Goghs te ir, gan Queen of Night, gan Black Parrot. Sastādīts te varētu būt kādi 6000, varbūt 10 000. Ļoti daudz. Man atnāk milzīgas kastes no Holandes, tie ir svētki un arī reizē rūpes. Tu saproti, kas pa milzīgu darbu. Salieku rindā kastes, katru atsevišķu šķirni, paņemu konkrēti, piemēram, Queen of Night. Tagad ņem ar to lielo kasti, staigāju un vienmērīgi izlieku pa visu kalnu tikai Queen of Night. Tad ņemu nākošo šķirni un atkal vienmēr, lai būtu tā, lai nebūtu tikai kaut kas bordo vai tikai balts, lai viņš viss būtu vienmērīgs. Tad sākās lielais darbs. Meitenes metās iekšā un vienkārši ceļ sīpoliņu un stāda, jo viss te ir sīpolos nolikt tā virsma. Un pašā finālā mēs liekam šķeldi, lai mums tomēr atvieglotu ravēšanas, lai nav tās nezāles trakās. Redziet, mums vēl aizvien nav nezāles. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs šo kalnu saucam par zelta kalnu. Rudenī mēs uzlikām šķeldu, kura ir iegūta no augšņa. Sākotnēji viņam bija tāds oranžs zeltains tonis. Uzliekam un tas kalns vienkārši staro arī bez ziediem. Vēl tulpes nav, bet viņš jau zied. Ja? Tāda sajūta, ka viņš jau zied. Un tā mēs viņu iesaucām par zelta kalnu. Saulītē jau ir šķelda padegusi, bišķiņ ārā ir jau tāds pelēcīgāks tonis. Es ceru, ka ar laiku viņš arī paliks vēl tumšāks. Tad mēs viņas ņemsim ārā. Apžāvēsim un rudenī atkal stādīsim apakaļ. Mēs noņemsim tos mazulīšus bērniņus nost. Tos mēs citā vietā iestādīsim, lai aug. Tiklīdz tie būs izauguši jau par normālu veselīgu tulpu sīpoli, ziedu, tad mēs viņu varēsim arī citā vietā stādīt. Bet šīm jau tūlītās sprauksies ārā visas kaķu mētras, delfīnijas un perauskīs un, protams, graudzāls, jo tā domiņa ir pēc iespējas, lai veidotos tāda tā kā dabīga ziedu pļava, bet tomēr ar jau tādiem jau interesantākiem, skaistākiem augiem. Lūk, un lai tas pavasars nebūtu tāds sliks, tikai gaidot, kad ziemcietis sāks ziedēt, tad mums radās ideja, ka varētu papildināt ar tulpēm, lai jau agri pavasarī mēs varam priecāties par zelta kalnu. Man liekas, ka ir ļoti skaisti sanācis. Es esmu apmierināta. Mums ir līdz galam jāveido vēl stādījumi pie dīķa. Sāksim ar to, ka mums vispirms ir jānostiprina krasti, lai lietus neskalo krastus. Sastādīsim visus ūdens mīlošos augus. Vēl mums ir mazais dīķis, kurš ar nedaudz ir jāpaplašina. Tur mums būs ūdensrozes. Ļoti ceru, ka mēs varēsim piesaistīt Jānu Rukšānu, jo viņš audzē ūdensrozes arī. Es domāju, ka es varētu lūgt viņam padomu un arī visu to procesu, kā tas notiekās, kā stāv tur speciālos tādos grozos. Un arī, lai pasargātu no bebriem, kuriem ļoti garšo ūdensrožu saknes. Bet pie stāļa mums ir domāta arī pie sienas vīteņrozes stādīt bordo tonī. Tādas jāmeklē, kuras ir pacietīgas saules karstumā, lai neizdeg ziedi, bet es jau tādas esmu atradusi. Svarīgs jau ir tas tonis, sarkanas ir daudz,
bet tādu melni bordo toni ir grūti atrast, jo bieži vien pumpurs ir melns, bet izplaukst un paliek koši sarkans, tas mums tā kā nedara. Pēc pieredzes jau var teikt, jo mēs tā arī pie kleites ilgi meklējām toni. Un vēl svarīga lieta ir smarža. Jā, smarža. Ne tikai skaistums, bet mēs vēlamies arī smaržu, lai cilvēki, kas atbraukuši ciemos un arī pašiem, kad tu pieeji pie rožu krūma, ka viņš tiešām ir smaržīgs. Tas ir viens no galvenajiem, ne tikai tonis, bet arī tas, lai zieds smaržotu. Un ilgs ziedlaiks, jā, tādas, kas zied visu vasaru. Kas mums plānos? Mums jau vēl top. Mēs pašlaik stādām 110 vienības arbūzus. Mēs jau 4. sezonu audzēsim arbūzus un melonus. Mums ir lieliski paveicies, kad laika apstākļi ir labvēlīgi un šīs milzīgās ogas ienākās jau augusta beigās un ir ļoti garšīgas. Tālāk vēl top arī griezto ziedu dārs, jo Muižā ir daudz telpas un mēs ļoti mīlam skaistas kompozīcijas un tad mums ir vajadzīgi grieztie ziedi, jo apstādījumos mums ir žēl griezt ziedus. Mēs gribam, gan, lai viņš tād pēc, kuru ziedu te var nogriezt? Nevienu te nevar nogriezt, katrs ir savā vietā. Tāpēc mums ir vajadzīgs griezto ziedu dārs, kur mēs stādam ziedus, kas ir paredzēti griešanai vāzēs, kompozīcijās, uz pasākumiem, gan arī pašiem savam priekam.